Latvijas novadiem Liepājas oste no šodienas oficiāli ir iekļauta jaunas prāmju līnijas maršrutā, kas savienos Latviju ar Vāciju un Krieviju. Liepājas ostē tas ļaus iegūt lielāku atpazīstamību pasaulē un arī veicināt biznesa iespējas. TV Kurzem stāsta plašāk. Prāmis Pētersburga, kas nodrošinās pārvadājumus jaunajā prāmju līnijā, sākotnēji kursēs vienā virzienā no Zasnicas ostas Vācijā, pa ceļam piestājot Liepājas ostā, te piegādājot un uzņemot kravus un pasažierus. Pēc tam prāmis kursēs līdz savam galamērķim – Ustļugai, Sanktpēterburgas apgabalam Krievijā. Liepājā prāmis pagaidām ienāks tikai reizi nedēļā. Prāmi kravas ietilpība ir 1570 līnijmetri. Tas spējas uzņemt arī vairāk nekā 100 pasažieru, 90 automašīnas un arī 50 dzelzceļa vagonus. Prāmim Liepājā stividāru pakalpojumus sniegs speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums Terabalt. Līnijas operators ir ar Krievijas dzelzceļu saistīta kompānija BFI, bet kravas piesaist jau aģenta pakalpojumus sniedz uzņēmums Alfastar. Ir cerība, ka šī līnija attīstīsies. Jau šobrīd ir gatavots, kad prāmis kursēs šeit abos virzienos. Tāpat ir gatavots jau otrs prāmis, kas varētu kaut kādā pārzemā nākotnē arī būt uz līnijas un būt ienākšana jau 4 reizes nedēļā. Prāma līnijā iekļaut arī Liepājas ostu, atbalstu un interesi jutām gan no ostas, gan arī no pašvaldības visos jautājumos. Viss notika operatīvi, tādēļ ir patīkami sadarboties. Jāpiebilst, ka līdz šim no Liepājas ostas kursē 2 prāmu operators Stena Line prāmu līnijā uz Vācijas pilsētu Travemünde. Dalība jaunajā prāmu līnijā dos kārtējo iespēju attīstīties gan ostai, gan arī Liepājai. Labs solis, kurš nedod atslābināties Stena Lineam, jo tomēr virzieni ir daudz maz līdzīgi, vismaz Vācijas virzienā, un es domāju, ka šeit tas viena dod tādu zināmu redzējumu arī otrai prāmu līnijai, lai nenokavētu šo mirkli un turpinātu labāk strādāt. Un varbūt arī tieši, kā mēs jau iepriekš ar Stena Line pārstāvjiem esam diskutējuši, tas ir otra prāmu līnijas Zviedrijas virzienā. Lai jaunajai līnijai būtu gan vairāk kravu, tā arī pasažieru, tiks veikt līnijas popularizēšanas pasākumu gan Latvijā, tā arī Vācijā un Krievijā. Liena Andersona Kolosova, Arturs Plotnieks, TV Kurzem.